Šajā video es tev parādīšu praktisku vingrinājumu, kā tu vari strādāt pie savām arpēģijām un akordiem un saiknis starp šiem abiem elementiem. Mēs esam sol mažorā. Tas, ko es tagad parādīšu vienā no sol mažora formām, ja tu sapratīsi principu, es varu tev rekomendēt to pašu pēc tam darīt arī pārējās formās un arī, protams, mainīt tonalitātes, lai tu ērti justos dažādās tonalitātēs. Ja tu sākumā sāc strādāt vienā ērtā tonalitātē, ar laiku būtu jāsāk strādāt arī citās, lai gadījumā, ja mūzika tev aizved kaut kur citur, tu arī esi spējīgs orientēties ne tikai do mažorā vai sol mažorā, bet arī pārējās tonalitātēs. Tātad forma, kurā es demonstrēšu šo vingrinājumu šeit, esmu sol mažorā, 3. lada. Un tieši tāpat kā tu vari nospēlēt šo gammu uz augšu uz leju, no katras no šīs gammas pakāpēm tu vari nospēlēt arī arpēģiju. No pirmās pakāpes tev būtu mažors septikordu arpēģija, no otrās minora, no trešās minora, ceturtās mažora, piektās dominanta septikordu arpēģija, sestās minora septikordu un 7. pusmazinātā septikorda. Tad tu vari to pašu turpināt šeit tālāk, atkal no pirmās pakāpes mažora, no otrās minora, no trešās arī minora. Un te es esmu sasniedzis konkrētās formas augstāko notu, līdz ar to tas būtu punkts, līdz kuram arī mēs varam strādāt. Pēc tam tas, kas notiek, ir varētu, piemēram, parunāt par to, vai šajā pašā formā var spēlēt arī akordus. Un atbildi ir jā, var spēlēt arī akordus. Piemēram, kur tev ir nots sol un pārējās šīs gammas nots. Tu tikpat labi arī no pirmās pakāpes, tā kā tu nospēlēji mažoru septikordu arpēģiju, tu nospēlēt arī pašu šo septikordu. Šāds te akords. No sastās stīgas, ja saukt ladus, ir tas nāk 3x 4 4 3. Pēc tam no nākamās pakāpes ir minors septikords. Šāds te 5x 5 5 5. Sāku saukt no biezākās stīgas. Ja sāku x, tas vienkārši nozīmē konkrēto stīgu nevajag spēlēt. Tālāk, kur ir si minors septikords. X 2 4 2 3. 3 akordiem. No 4. pakāpes var nospēlēt mažoru septikordu. X 3 5 4 5. Šeit no 5. pakāpes dominants septikords. X 5 4 5 3. No 6. pakāpes šeit nots mi. Minors septikords XX 2 4 3 3. No 7. ir pusmazinātais XX 4 5 5 5. Šāds te akords. Un atkal mažors septikords no pirmās pakāpes XX 4 XX 5 4 3 2. Un tā kā mēs ejam vēl mazliet uz priekšu, tad kur arī to pašu minoru septikordu varat arī šādi nospēlēt. La minoru septikords XX 2 2 1 3. Un tad šo pašu formu arī šeit varētu nospēlēt. Si minoru septikordu sanāk XX 4 4 3 5. Un tad šie ir akordi. Tu varētu sākt varbūt ar šādu vienkārši vingrinājumu, ka tu vienkārši, varbūt visvienkāršākais, ko tu vari sākt, ir spēlēt vienkārši šo te mažoru gammu uz augšu uz leju. Pieņemsim, ka tev tas sanāk un tā tālāk, tad rekur saprast, ka no šīs gammas pakāpēm tu vari kombinēt arī akordus. Piemēram, es šādu akordu nospēlēju. Šis ir viens no tiem akordiem, ko es demonstrēju. Viņš nāk no šīs gammas, ir jābūt spējīgam redzēt šo saikni starp gammu un akordu. Bet šajā video mēs runāsim pat vairāk par to, kā redzēt saikni starp akordu un konkrētā akordu arpēģiju. Es vienkārši pamazām skaidroju šīs lietas. Pirmais solis, tu iemācies nospēlēt šo mažoru gammu uz augšu uz leju.
Es uztveru to kā pašprotam, ka šo jau tu māki. Ja nē, tu vari paskatīties kaut kādus manus citus video, kurus smalkāk demonstrēju. Kā nospēlēt mažoru gāmu pa visu grifu un varbūt kaut kāds vingrinājums tā tālāk. Bet tagad praktiskais šīs nodarbības pirmais uzdevums, ko var sākt, ir iemācīties nospēlēt no katras pakāpes, nevis tikai pamatnotus, bet arī akordus. Un es šeit spēlēju vienkāršus septakordus, nekādas tur pievienotās pakāpes vai kaut kas tāds parasts septakordu. Uz augšu, atpakaļ uz leju. Tu ieklausies, piemēram, šeit, kur es joprojām spēlēju. Es joprojām spēlēju mažoru gāmu, vienkārši es tagad arī lieku klāt citas skaņas. Un tās arpēģijas, ja viņas atsevišķi spēlē, tas ir kaut kas viens, bet ir, manuprāt, būtiski saprast arī šo saikni, kad nospēlē akordu, un tu uzreiz vari arī nospēlēt šī akorda arpēģija. Un tad, kad tas vingrinājums viss kopā būtu, kad tu iemācies šo te atsevišķi nospēlēt, tad nākamais, ko tu iemācies, ir šīs te arpēģijas no katras pakāpes. Principā, kad es šo video filmēju, es jau nevaru zināt, kurā tu šobrīd esi līmenī, varbūt tev šādi parāda, tev ir, jā, tas ir tik vienkārši, kāpēc tu man to stāst, bet varbūt tev ir tāds pagaidis nespēt, ko viņš tagad rāda, ko viņš spēlē arpēģiju. Labi, es varbūt mazliet detalizētāk paskaidrošu, ko es daru, kad spēlēju arpēģijas. Mums ir šīs tik gāmas notis. Un ja mēs no šīs gāmas katras pakāpes sāk veidot arpēģijas tārtas struktūrā, principā viss, ko es daru, es nospēlēju pamatnoti, tad spēlēju aiznākamo noti, atkal aiznākamo un atkal aiznākamo. Cits veids, kā to varētu izskaidrot, ja tu iedomājies, ka spēlē 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tad es nospēlēju 1, 3, 5, 7. Un šajā gadījumā tā būtu sol mažors septakordu arpēģija, kur ir atbilstošais akords. Tad, ja es sāku to pašu darīt no gāmas nākamās pakāpes, no notas lārija, kur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tas arī nospēlē 1, 3, 5, 7. Ja tu šo tu uztver kā vieninieku. Tad no šīs pakāpes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7. Un tā tālāk es daru no katras no pakāpēm. Un arī šie te akordi, kurus es veidoju, iekļauju šo informāciju, bet tā atšķirības starp akordu un arpēģiju ir tāda, ka šeit jūs spēlētu solo arpēģiju, jūs spēlētu 1, 3, 5, 7, bet tīri fiziski, ja tu redzēties uz vienas stīgas nospēlēt divas notas, uz vienas stīgas divas notas vienlaicīgi viņas neskan, tāpēc es vienkārši domāju, kā es šīs notas varu sagrupēt citā veidā uz ģitāras stīgām. Un viens no tādiem ļoti populāriem veidiem, kā spēlēt mažoru septakordu, ir pirmā pakāpe, tad rekur ir 7. pakāpe, rekur 3. un rekur ir 5. 1, 7, 3, 5, sol, fa diez, si, re. Tālūk pa tām arpēģijām un pa akordiem, tad tas kopējais vingrinājums ir tāds, ka tu paņem uz pirmo sitienu, tu nospēlē akordu. 1, 2, 3, 4. Un uzreiz pēc tam, kad tu nospēlē akordu, tu atbildi ar šo te arpēģiju, bet, lai tas vingrinājums būtu mazliet muzikālāks, tad mēs šo arpēģiju sākam spēlēt nevis no tonikas, bet no 7. pakāpes. Būtu tā kā akords uz 1. Un tad to pašu atkārtot no citām pakāpēm. Sākumā varbūt vēlreiz šeit tad 3, 4. Es spēlēju fa diez, sol, si, re, fa diez un atpakaļ re, si, sol. Tas pats no la.
Nu, un tā tālāk. Ko es iedomājos piebilst mazliet, tad, kad šādu vingrinājumu sāka spēlēt, varētu sākt rasties vēl visādi jautājumi. Šis video ir vairāk vienkārši, lai tev parādītu jaunas idejas, cik daudz no šī video tu vari paņemt no tevis atkarīgs. Varbūt, ja šajā posmā tu vēl tikai sāc apgūt ģitāru spēli, tu paņem tikai to, ka jāpamēģina šo te akordu paspēlēt. Tas arī ir ok. Varbūt pēc kāda laika tu atkal atgriezies pie šī uzdevuma, pie šī video precīzāk, un tad pamēģini atklāj uzreiz nesanāca. Tad rasties visādi jautājumi. Pieņemsim, kur es uzliku šo te akordu, kad es viņu spēlēju ar arpēģiju. Piemēram, ko dara labā roka. Tur arī ir nianses, piemēram, par labo roku un tā runāt video ir. Tas ir iespējams, bet man liekas, ka foršāk ir klātienē, ka tu redz, ko tas cilvēks dara un uzreiz konkretizēt un paskatīties, varbūt viņš pats kaut ko nemaz neievēro un tā tālāk, bet es uzlieku šo arpēģiju, piemēram. Šajā konkrētajā variantā ir tā, ka ir uz katras nākamās stīgas ir viena nots. Tas nav tas pats, kas šeit, jo šeit ir viena nots, tad ir divas, tad ir atkal viena. Līdz ar to jautājums būtu, kā nospēlēt ar šo roku. Un ir visādi varianti. Un viens no variantiem, kā piemēram nospēlēt, būtu uz augšu ejot, ka tu sāc pat ar augšupejošu kustību, un mediātors ir starp 4. un 3. stīgu novietots, ko varbūt nemaz nav tik viegli redzēt, bet viņš te ir. 4. un 3. stīgu, un es sāku ar augšupejošu kustību. Un tad jo, ja piemēram, ja es visas tās notas spēlētu ar alternate picking, tad varētu likties neatšķirt, kā var arī ar alternate picking nospēlēt, bet tas nenozīmē, ka to varētu sanākt izdarīt visos tempos un straujākos tempos tas varētu būt grūtāk, un tad tur nav tāda viena atbildes atkarīgs arī no tempa, kurā tu spēlē, un varbūt konkrētos tempos viņš teiktu, ka tu sāc ar upstroke un downstroke iziet tā cauri ar tādu slaukošu kustību. Tā ir tā interesantā vispār lieta, ka ģitārā ir tāda daudz smalkuma, ja tu varbūt esi pētījis daudz dažādu ģitāristu spēlēšanas tehnikas, kā viņi tur mediātori no kādiem leņķiem spēlē un tā tālāk. Varbūt tev esi nonācis pie kādiem saviem secinājumiem, kurus varbūt tu vari, es domāju, varbūt atstāt kaut kādus komentārus par to un savus kaut kādas, varbūt mīļākās spēlēšanas tehnikas, vai izmanto alternate picking, vai arī sweep picking, hybrid picking un tā tālāk. Un kā tu esi nonācis pie šiem secinājumiem, vai tu esi skatījies, pieņemsim, kaut kādus ģitāristus, kur tev patīk tā kā ļoti uzmanīgi, varbūt palēninot video, jo ļoti ātri spēlē grūti jau tā pamanīt, kas notiek. Ir arī tas moments, manuprāt, kad ir tehnikas, kuras tu sāc vairāk izmantot, ka tikai konkrētā tempā un citā tempā tu to īsti nedarīsi, jo tas liekas pārāk neefektīvi. Kaut tas pats tas šis te viņš tā kā ātrā tempā liekas ok, bet ja tu lēnā tempā to dari, tad lēnā liekas, es taču varu arī alternate picking tagad nospēt. Restīvi daudz šīs situācijas un dažādi varianti, kā par to vispār diskutēt un tā. Ko es vēl gribu piebilst šī video noslēgumā, tas, ko es tagad nodemonstrēju mazliet šeit vienā formā ar mažoru gammai, tu māki pa visu grifu nospēt, un ka šīs pārējās formas, un arī viņās tas būtu jādara. Un varbūt tev varētu rasties jautājums, kāpēc man vispār mācīties šādu uzdevumu. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Ja tev, piemēram, interesē tādas lietas, kā melodiju nospēlēt, kā nospēlēt melodiju, tur pieliekot kā nospēlēt melodiju un sāk likt akordus klāt un tā tālāk, kas ir atsevišķi vispār tēma, tad tas būtu tavās interesēs, lai tu vispār māki akordus nospēlēt visādās vietās, arī arpēģijas un tā tālāk, un šis vingrinājums, lai parādītu to saikni starp šīm lietām. Tāds varbūt stulbs piemērs būtu, ja tu atnāc uz ģitāru spēles nodarbību,
Un tev ir tāda ļoti nopietna zināšana, kā es varu likt melodijai klāt akordus. Tad, tev tas piemērs ir. Un tad es tev varētu pajautāt, parādi, cik veidos tu vari nospēlēt minoru septakordu. No 6. stīgas, cik veidos, no 5. no 4. un tā tālāk. Un jā, mēs paskatām, nospēlējam, nezinu, lā minoru septakordu. Un ja tu tajā mirklī parādi, jā, es māku, un tu vienkārši nospēlē viņu, piemēram, šeit. Un viss. Tad tajā mirklī tas tu nesaproti, vai viņš tas cilvēks, pieņemsim, jokojās vai kas, un tu domā, ka tu māki vienā vietā nospēlēt akordus, ka tagad tu tur varēsi melodijā klāt visu kaut ko likt un tā tālāk. It kā varētu teikt, jā, uzrakstam tabu, un tad, piemēram, tev uzraksta tabu un iedod, un tur kaut kādas formas samācies, un tu nesaproti, kāpēc tas strādā un kāpēc tas skan labi un tā tālāk. Tad es tomēr uzskatu, ka viens no labākajiem veidiem, kā mācīties, ir saprast, ko tu dari. Nevis iegaumēt kaut kādu lietu, ko tu līdz galam saproti, kāpēc tur tādas lādes un tā tālāk, bet tiešām saprast gan intelektuāli, kas tāds par notiem, gan no kuras gāmas viņi nāk, gan kas tas ir funkcionāli, piemēram, attiecībā pret toniku, vai šis akords ir atrodas uz otrās pakāpes un tā tālāk, un jau no vairāk leņķiem tu izproti, kā mūzika strādā, jo tas ir efektīvāks veids, kā mācīties, un starp citu, manuprāt, arī atcerēties, jo ir grūti atcerēties kaut ko, ko tu nesaproti. Kā tu vari to atcerēties? Tu vari kaut kā fonētiski atcerēties kaut kāds vārds no svešas valodas, bet, ja tu nesaproti šo vārdu nozīmi, tad tas ir tāds kā vienkārši iegaumēts bantiņš un nekas vairāk. Un man tādā ziņā ļoti patīk improvizētā mūzika un mūzika, kurā ir iespējams improvizēt, jo iegaumēt materiālu reproducēšana, tā arī ir mākslas forma un tā tālāk, bet nezinu, man personīgi liekas diezgan garlaicīgi, ka tu spēlē vienu lietu visu laiku, vienādi tieši tāpat, un varbūt tu tur spēlējies ar kaut kādām dinamiskām niansēm un tā tālāk, bet tās joprojām ir tās pašas notas. Un tad ir tāds, šādi, ja tu pa visu gribu strādā pie daudz dažādiem uzdevumiem, kurus tu var arī atrast manā YouTube kanālā, tā doma ir, veicināt tavu izpratni par mūziku, kā viņi strādā, kas ir tie elementi, no kuriem viņi sastāv, un attīstīt savu tehniku līdz punktam, kur tu esi spējīgs diezgan spontāni risināt problēmas. Jo jā, ir jābūt spējīgam arī kaut kādas komplicētākas, grūtākas lietas, vai varbūt nodarbojas ar komponēšanu, risināt tādā veidā, ka tu sev iedod laiku tā kā izkalkulēt, kas ir tava nākamā kustība un tā tālāk, bet baigi forši arī var spontāni darīt visādas lietas. Un tā. Tāpēc tāds video varbūt garāks kā ierasts. Varbūt var arī atstāt kādu komentāru, ja to šis video noderēja un tā tālāk, vai sūtīt kādam savam draugam. Un, abonēt arī manu kanālu. Atā!